24. teritoriālais korpus tika izveidots uz Latvijas armijas bāzes un tika iekļauts sarkanās armijas sastāvā. Pēc kara sākuma viņi atkāpās uz Krieviju ar kaujām, un arī šajā, Puškina kalna rajonā taisna 181. divīzija no 24. teritoriālā korpusa nokļuva ielenkumā, Vācu Wehrmachta ielenkumā. Visi atradās Latvijas armijas starpkara perioda formas tērpos, bija bruņoti ar angļu ieročiem, Latvijas granātām, nēsāja M16 kaskas, joprojām arī, šajā Krievijas teritorijā. Un ko es gribētu piezīmēt sevišķi, gan tie karavīri, kurus mēs ekskumējam pirmajās ekspedīcijas dienās, gan šie karavīri, kas bija, šeit glabāšanā jau, kas bija atrasti iepriekš, kuriem mēs tā kā atvadījāmies, jo mēs vairāk priekš viņam neko izdarīt nevaram pašreizajā momentā. Abās vietās tika atrasti Latvijas kokardi, ko bija nēsājuši līdzi. Viņi savā būtībā bija palikuši uzticīgi Latvijas armijai. Kaut gan arī formas viņiem jau tajā brīdī bija ļoti dažādas, kā vienā pusē, tā otrā pusē. Šie Puškina kalna meklēšanas vienības puiši ir atvēruši maziņu precizitāti ieviešus kaut kādā vēstures epizodē. Precizējoša sadaļa, ka tik tiešām tie karavīri bija ielēgti starp upi Viļīkaja, starp upi Soroķi, šoseja, kas iet uz Puškina kalniem, ka viņi tajā vietā bija iespiesti, ja? Un pēc tam viņi paši arī, no šīs vietas izlauzās ārā. Bet cik viņi palikuši ir gulēt tranšējās, cik viņi ir bijuši gājuši bojā, ja? To uz šobrīd mēs nezinām. Un varbūt, ka nākamajā gadā tiks veikta liela ekspedīcija ar lieliem resursiem no Krievijas puses, un arī mēs viņā piedalīsimies, kad tiks pārbaudītas visas šīs 181. divīzijas tranšējas, iespējamās abedījuma vietas, kad viņi atradās ielenkumā. Ka mēs šiem karavīriem varam izdarīt tik daudz, cik mēs pašreizajā brīdī varam. Viņus aizvest uz mājām uz šobrīd nav iespējams, jo nav iespējama identifikācija, un pat nav iespējams atrast arhīvos dokumentus, kas būtu pierādīti un apliecināti, ka viņi vispār šeit ir bijuši.